Nomērīt mašīnai, motoram griezes momentu un attiecīgi jaudu. Un tad kādi parametri kādi mums ir zināmi un kādas mums ir jānoskaidro, lai mēs to attiecīgi to jaudu nomērītu. Tad jaudas stendam, protams, viņš ir jau no rūpnīcas, viņš ir sakalibrēts, jaudas stends zina savus parametrus. Tad, ko viņš zina? Viņš zina savu attiecīgi svaru ruļļiem, ruļļu inerces momentu un attiecīgi arī savus ruļļu apgriezienus. Tur apakšā kaut kur ir apgrieziena sensors, kurš attiecīgi mēra, kāda ir rotācijas frekvence pašiem ruļļiem. Ja? Tad kas mums ir, tā kā arī tas pašam jaudas stendam ir un attiecīgi programmai, kas ir ar to jaudas stendu visu saistīt, viņam ir zināms inerces moments. Ja mēs zinām, kāds ir inerces moments attiecīgi ruļļiem, tad mēs pēc tā varam arī nomērīt jebkuru automašīnu. Ja viņš ir, piemēram, protams, ja ir pārāk jaudīga automašīna, mums ir jābūt pretīm attiecīgi pareizam inerces momentam, lai nebūtu tā, ka ieskrējiens ir pārāk ātrs. Tad lieto dažādus stendus ar virpuļstrāvas bremzēm, ar dažādām bremzēm, kurš attiecīgi vēl pieslogo, lai mēs, piemēram, dabūtu pareizu ieskrēšanās momentu. Un tad jo būs jaudīgāka mašīna, jo attiecīgi jaudīgāks tas automašīnas motors, jo tos ruļļus mēs iegriezīsim ātrāk noteiktā laika posmā. Jo būs attiecīgi mazāk jaudas mašīnai, tie ruļļi tiks iegriezti lēnākā laika posmā, tad tur attiecīgi jaudas stends mēra apgriezienu izmaiņas laika vienībā. Tad zinot savus parametrus, savu inerces momentu, tad tādā veidā arī tiek nomērīta tā motora jauda. Tad jaudas stends viņš attiecīgi nomēra griezes momentu. Tad kas mums ir jāpasaka, lai mēs zinātu, kāds ir attiecīgi šim te motoram, tā konkrētā jāmērīt to. Pirmais, mēs sākam braukt, mēs zinām, piemēram, izvēlamies tiešo pārnesumu. Tāpēc, ka ir pārnesuma kārbi, jo pirmajā robā mēs nenomērīsim maksimālo jaudu, tāpēc, ka ieskrējiens būs, pāris sekundes, viņš aizgriezīsies uz maksimāliem apgriezieniem, un tas laika, pirmkārt, turbospēnieks neattīstīsies, viss būs pārāk ātri. Tad mums jāizmanto maksimāli tiešais pārnesums, 1:1, tad šim te auto, ja viņam ir manuāla kārba vai automātiski? Manuāls. Tad mēs lietosim 5. pārnesumu. Tad 5. pārnesumā tas ieskrējiens būs 6, mēs nelietosim. Tad 6, tāpēc, kas ir overdrives ar attiecību tur, tas ir tāds ekonomiskais pārnesums, lai pārāk liela apgrieziena nebūtu. Braucot kruīzā. Tad mēs lietosim 5. pārnesumu. Un tad mums ir jāpasaka jaudas stendam tajā 5. pārnesumā, kādi ir apgriezieni motoram. Tad mēs sāksim braukt, brauksim 1., 2., 3., 4., 5. pārnesums, un tad 5. pārnesumā mēs aizbrauksim līdz 2-3 tūkstošiem apgriezienu, un tad pateiksim šajā brīdī, lai jaudas stends zina, kāda, viens ir, protams, caur OBD mēs varam redzēt, kāda ir apgriezieni, bet šim stendam, ja nemaldos, bija tā, ka mēs varam braukt noteiktā ātrumā, skatīsimies spidometrā, pateiksim, reku 3000 ir tagad. Tad attiecīgi jaudas stends sareiķinās to attiecību, kāda ir attiecīgā, tas pārnesums skaidrs, lai mēs zinātu, kad ir motoram ir attiecīgi 3000, un tad, piemēram, jaudas stendam tur būs kaut kādi 1000 apgriezieni. Tāpēc jaudas stends, ja griezīsies 1000 apgriezieniem, tur tie ruļļi griezīsies 1000 apgriezieniem, tad viņš zinās, ka tajā brīdī motoram ir 3000. Un tad, kad mēs veiksim to mērījumu, tad aizbrauksim līdz 5. pārnesumam, kaut kādiem 1000-1200 apgriezieniem, nospiedīsim grīdā, un tad brauksim līdz galam ar to vienu pārnesumu, un tajā brīdī pašā galā mēs ieliksim neitrālajā. Tad, kad ieliksim neitrālajā, tad ko stends izdarīs? Pirmais, viņš nomērīs sākotnēji, tad, kad mēs veiksim ieskrējienu ar pilnu pedāli, viņš nomērīs, kāda ir jauda uz ritiņiem, tāpēc, kad un pēc tam viņš attiecīgi, tāpēc, ka tad, kad mēs ieskrējamies, viņš var nomērīt sākotnēji jaudu tikai uz ritiņiem, kas ir tieši uz ruļļa. Tajā brīdī, kad aizbrauksim uz galam, ieliksim neitrālajā, mēs izripināsimies. Un tajā brīdī, kad mēs izripināsimies, stends jau attiecīgi skatoties, cik viņš lēni samazina savu griešanos ātrumu, viņš tādā veidā nomērīs to, kāda ir zuduma. Tad zuduma, kas tiek radīta no riepas, reduktoriem, kārbas un visām rotējošajām daļām.
Nu, un tad tajā brīdī, kad tas auto apstāsies, nu, tad mēs iegūsim to mērījumu, kāda ir jauda uz motora. Nu, tā kaut kā, to mēs tagad tūltās arī parādīsim un varēs redzēt, kā tas viss notiek. Nu, tad mēs esam iekāpuši mašīnā, nosākam pirmais pārnesums, otrais pārnesums. Es jau dzirdu, ka švilpo turbīna. Varbūt tas arī, varbūt arī kaut kādas riebas bija iedot, bet baigi izklausījās, ka no turbīnas puses nāca. Nu labi, tad tā mums tagad jānokalibrē ir, es zinu, motora precīzes apgrieziens, tad es aizbraukšu līdz tagad esam 5. pārnesumā, es aizbraukšu līdz 2000 apgriezieniem, un tagad tu palīdzies nospiedīsi, lai sakalibrētu standam, lai stand zina motora apgrieziens, tā mēs zināsim precīzes griezes momentu motoram. Tā, tagad, jā, spied. Ir, jā? Ir, jā, ok. Tagad samazinām apgriezienus līdz 1200 aptuveni, nu tā, lai mēs varētu pilnu raksturu uzņemt. Un es to pateikšu, ka es esmu gatavs braukt. Tā, es esmu gatavs veikt jaudas mērījumu. Tad, kas tagad notiksies? Nospiedīsim grīdā, 5. pārnesumā nospiedīsim grīdā, aizbrauks līdz maksimāliem apgriezieniem, kāda ir attiecīgi limits šim te motoram. Un tad ieliksim neitrālajā un nomērīsim rites pretestību. Gatavi? Spied startu. Aiziet. Maksimāli apgriezieni 5000, rekord 200 pār kilometrus, 240 km/h. Ielikuši esam neitrālajā un izripojam. Tagad izripojot mēs mēram rites pretestību. Nu, un tā kā iepriekš, kā es arī stāstīju, tur bija ieskrienoties arī mēs mēram to, kāda ir attiecīgi apgrieziena izmaiņa laikā. Un tagad tieši ir tas pats bremzējoties. Un tad tādā veidā mēs nomēram gan jaudu uz ritiņiem, gan arī rites pretestību, kāda ir zudumi. Nu, un tad zinot to zudumus, tad mēs iegūsim to, kāda ir jauda uz motora. Tā, 90, nu diezgan sadūmojās telpa. Dūmi ir, bet jā, cik es saprotu, šitais auto jau ir čipots. Mēs šeit redzam, tad mēs redzam šo te griezes momentu, šī te līnija raustītā. Nu, un nepārtrauktā līnija tā ir jauda uz motoru. Nu, tad maksimālā jauda ir aptuveni pie 3200 apgriezieniem. Nu, maksimālais griezes moments ir attiecīgi pie 2400. Tā.